Jaunākās paaudzes štila zāles pļāvējs robots ar uzlabotām funkcijām un pilnīgi jaunu tehnoloģiju. Ja tev ir zāliens un tu vēlies ietaupīt savu laiku, tad klausies un skaties tālāk. Ir 6 jauni modeļi – iMove 5, iMove 6 un iMove 7, un tiem visiem arī Evo versijas. Tos visus var kontrolēt ar mobilās aplikācijas palīdzību, izmantojot Wi-Fi un Bluetooth, bet Evo versijas ir nedaudz jaudīgākas un tās izmanto arī mobīlos datus. No savas pieredzes varu teikt, ka lielākie ieguvumi štila zāles pļāvējam robotam ir laiks, protams, ko jūs ietaupāt, un ir aprēķināts, ka vienas sezonas laikā tās ļoti iespējams ir pat 6 darba dienas, ko jūs sev aiztaupat. Otrs liels bonus – jums nav jādomā, kur likt nopļauto zāli, jo robots pļauj tikai pašu zāles stiebru virspusīti, un tas nokrīt turpat atpakaļ zālienā, strādā kā dabīgais mēslojums, tas nepārtraukti tiek mulčēts. Un, protams, vislielākais ieguvums – skaists, kopts zāliens bez sūnas un kurmiem. Tam ir lietus sensors, un to jūs varat izslēgt vai ieslēgt atkarībā no tā, vai jūs vēlaties, lai robots turpina strādāt arī lietū. Un tam ir ultraskaņas sensors. Tas nozīmē, ka tas jau tuvojoties šķērslim pamazām samazina ātrumu, tad pavisam viegli pret to atduras, pagriežas un brauc atpakaļ. Pļaušanas augstumu var regulēt aplikācijā no 2 līdz 6 centimetriem 17 dažādās pozīcijās. Šie zāles pļāvēja roboti var pieveikt slīpumu līdz pat 45%, bet, ja tos aprīko ar speciāli pielāgotiem riteņiem, tad tiem pa spēkam ir arī 60% slīpums. Atšķirībā no iepriekšējiem modeļiem šiem ir nevis viens asmenis, bet 3 mazāki nāzīši. Tie pļauj diametrā 28 cm, un, piemēram, šis konkrētais iMove 7 Evo var nopļaut platību līdz pat 5000 kvadrātmetriem. Nomainīt robotam nažus ir ļoti vienkārši, un tam nav nepieciešami nekādi papildus instrumenti. To var izdarīt ar 2 savām darba rokām. Un lūk arī naži. Robotā 3, 6 jums nāk komplektā rezervē. Pirmajai sezonai pietiks ar atliektiem galiem. Arī jaunajiem modeļiem ir nepieciešams ierobežojošais vats, bet jaunums ir tas, ka tiem ir vēl viens papildus vats, kas sadala pļaušanas teritoriju zonās, un tam ir 2 funkcijas. Vispirms, jūs varat likt robotam strādāt vienā zonā, kamēr otru izmantojat, un tad pati galvenā tā funkcija ir tas, ka robots atrod ātrāko ceļu, pateicoties šim vadam uz uzlādes staciju. Proti, tas nedodas apkārt visam perimetram, bet pa īsāko ceļu uz savu bāzes staciju. Aplikācijā jūs varat redzēt visu par savu robotu, tā uzlādi, kā arī mainīt tā iestatījumus. Šeit jūs varat sastādīt pļaušanas plānu, jeb grafiku, mainīt arī zāles pļāvēja pļaušanas augstumu no 2 līdz pat 6 centimetriem, redzēt, kur zāles pļāvējs šobrīd precīzi atrodas, un mainīt, protams, arī vispārējos iestatījumus, valodu, gaismas, tā tālāk. Tā kā lielākoties vadība notiek caur aplikāciju, tad šeit uz vadības paneļa ir tikai 5 nepieciešamākās pogas, un robots ar jums sazinās signalizējot ar gaismām. Zaļš, viss kārtībā, sarkans, kaut kas atgadījies. Šeit uz ekrāna jūs redzēsiet simbolus, un tas ar jums arī sarunājas. I'm now unlocked. Protams, ka robotu tu vari uzstādīt arī pats, bet vienmēr jau prātīgāk šo darbiņu uzticēt profesionāļiem. Tādēļ meklē sev tuvāko tirdzniecības pārstāvi vai arī vairāk informācijas uzzini ginelas.lv.